Brīdinājums jau ir izsūtīts. Šīs nav mācības, tā nav pārbaude. Tas ir īsts un notiek tieši tagad. Kaut kur vadības centrā ir pieņemts galīgais lēmums. Visā kontinentālajā ASV miljoniem cilvēku sniedzas pēc telefoniem, skatās pa logiem, cenšoties saprast, ko tagad nozīmē būt drošībā. Un patvērums gandrīz noteikti nav tur, kur jūs domājat. Jo pirms parādās kaut viena redzama raķete, vispirms notiek kas cits. Sprādziens augstu virs kontinenta. Tas nav domāts pilsētu iznīcināšanai, bet gan lai izjauktu koordināciju. Jūs to nedzirdat, jūs to neredzat. Daudzos štatos elektrība pazūd mazāk nekā sekundes laikā. Telefoni izslēdzas, kamēr ritināt ekrānu. Gaisa satiksmes vadības ekrāni kļūst tukši. Degvielas sūkņi apstājas uzpildes vidū. Tīkls nesabrūk pakāpeniski. Tas vienkārši pazūd. Ne visur un nevienmērīgi, bet pietiekami, lai izjauktu reakciju vēl pirms pirmā trieciena. Un tad seko kaujas galviņas. Pirmais vilnis netrāpa pilsētām. Pieņēmums, ka pārpildīta pilsētu siluete pazūd zem sēņu mākoņiem, ir nepareizs. Pirmais kodoltrieciens nav sods, tā ir matemātika. Mērķi ir tās lietas, kas var atbildēt ar prettriecienu. ICBM lauki Montānā, Vajomingā un Ziemeļdakotā. Veseli reģioni, kas izveidoti, balstoties uz domu, ka tiem nekad nevajadzēs sevi aizstāvēt, tikai atbildēt ar prettriecienu. Tie tiek iznīcināti pirmajās minūtēs. Pēc tam seko zemūdeņu bāzes Džordžijā un Vašingtonas štatā. Kuģi, kas garantē otrā trieciena spējas, nedrīkst iziet no ostas. Tie tiek iznīcināti turpat, kur atrodas. Tālāk tiek iznīcinātas vadības un kontrolas sistēmas. Virdžīnija, Kolorādo, Nebraska. Tie nav simboliski mērķi, tie ir funkcionāli mērķi. Un funkcionalitāte ir tas, kas tiek iznīcināts vispirms. Viens pēc otra tiek izjaukta struktūra, kas padara iespējamu atbildes triecienu. Un līdz brīdim, kad runa nonāk līdz pilsētām, lēmums par to, kur tu atrodies, jau ir pieņemts. Runa nav par to, kam trāpa. Runa ir par to, kam netrāpa. Tagad paskaties, kas ir palicis pāri. Tu stāvi uz Makinačas tilta, 5 jūdžu garas tērauda un trošu konstrukcijas, kas ir vienīgais ceļš starp Mičiganas augšējo pussalu un štāta apakšējo daļu. Aiz tevis industriālie vidusrietumi atrodas radioaktīvā piesārņojuma koridorā, kas stiepjas pāri vairākiem štatiem – Čikāga, Detroita, Klīvlenda. Viss, kas raksturoja Amerikas ražošanu, tad atrodas vēja virzienā no mērķiem, kas bija svarīgāki. Bet tavā priekšā ir kaut kas pavisam cits. Mežaina pussala, ko no 3 pusēm ieskauj lielākā saldūdens sistēma uz Zemes. Lielie ezeri satur aptuveni 21% no pasaules virszemes saldūdens krājumiem. Tas nozīmē, ka nav tāda scenārija, kurā tev beigtos ūdens pirms kaut kas cits tevi nogalinātu. Gadsimtu ilgi mūsdienu ekonomika šo reģionu apgāja. Pārāk tālu no galvenajiem kuģošanas ceļiem, nav piepilsētas izplešanās, pārāk atdalīts no sistēmām, kas ļāva augt citām vietām. Bet šodien tieši šī attīstības trūkuma dēļ tu vēl joprojām elpo. Šeit augšā nav galveno militāro mērķu, nav blīvi apdzīvotu centru, kas nozīmē, ka, kad viss sabrūk, šajā pašā vietā nav tik daudz izdzīvojušo, kas uzreiz ieplūst šeit. Ir arī augstums, un tas patiesībā ir svarīgi. Pareizos apstākļos tas kļūst par aizsardzības veidu. Lielie ezeri uzkrāj milzīgu daudzumu siltuma, un atšķirībā no gaisa, ūdens temperatūra mainās lēni. Tas rada būtisku atšķirību. Kodolziemas scenārijā atmosfēras kvēpi varētu pazemināt globālo vidējo virsmas temperatūru aptuveni par 14,4 grādiem pēc Fārenheita. Iekšzemes reģionos temperatūra strauji pazeminās. Gadalaiki kļūst nestabili un lauksaimniecības apstākļi pasliktinās, taču apgabali pie lielajiem ezeriem ir citādi. Ezeri pakāpeniski atbrīvo uzkrāto siltumu. Tas nenovērš augstumu, bet samazina galējības. Tas rada stabilāku klimatu salīdzinot ar iekšzemes apgabaliem. Tas nodrošina stabilākas augšanas sezonas pat smagos kvēpu apstākļos. Tas pats ezers, kas kādreiz ierobežoja ekonomisko attīstību, kļūst par dzīvības līniju, burtiski. Tādās vietās kā Meksikas līča piekraste komerciālajām zvejas flotēm ir nepieciešama dīzeļdegviela, satelīta GPS un dziļjūras aprīkojums, lai darbotu. Kad elektrotīkls pārstāja darboties, šīs laivas paliek piestātnē. Augšējā pussalā zveja notiek cilvēku mērogā. Sugas, kas dzīvo ūdenī, nemigrē, kad apstākļi mainās. Tās vienmēr ir tur, vienmēr sasniedzamas ar nelielu laivu un tīklu. Meži nodrošina pārējo. Baltastes brieži, mazais medījums, vākšana, tas viss nodrošina daudzveidīgu un pielāgojamu uzturu, un tas nozīmē izdzīvošanu. Nevis tāpēc, ka resursi būtu ierobežoti, bet gan tāpēc, ka pieprasījums tiem vēl nav panācis.
Tilts ir vienīgais ceļš iekšā un vienīgais ceļš ārā, kas nozīmē, ka to, kas tevi aizsargā, jau aprēķina 10 miljoni cilvēku otrā pusē. Tā priekšrocības saglabājas tikai tik ilgi, kamēr pastāv šī nelīdzsvarotība. Aptuveni 300 000 cilvēku dzīvo šajā reģionā. Krīzes gadījumā Makinačas tilts kļūst par sašaurinājuma punktu. Ja pat neliela daļa Lejas Mičiganas iedzīvotāji nolemj doties uz ziemeļiem, tilts pārvēršas par sastrēguma punktu. Ja tas aizsērē, pussala uzņem iedzīvotāju skaitu, kuru tā nespēja pabarot. Ja tas tiek slēgts vai iznīcināts, pussala izdzīvo, bet visi, kas palikuši nepareizajā pusē, tur arī paliek. Un ir vēl viens sekundārs aspekts, ko lielākā daļa izdzīvošanas karšu pilnībā ignorē. Palisades atomelektrostacija dienvidrietumu Mičiganā un Fermi 2 atomelektrostacija netālu no Detroitas atrodas Lielo ezeru krastos. Ja šie reaktori ilgstoša elektrotīkla atteices gadījumā zaudē dzesēšanu, piesārņojums nonāk ezeru sistēmā. Tas pats ūdens, kas ir tava dzīvības līnija, kļūst par tavu draudu. Augšējā pussala vienmēr bija pārāk augsta, pārāk attāla un pārāk izolēta, lai piesaistītu ilgstošas investīcijas. Šobrīd pārāk augsts un pārāk attāls ir tas, kas nosaka atšķirības starp pakļautību stihijām un izdzīvošanu. Sirēnas jau vairākas stundas ir klusējušas. Kamēr lielākā daļa cilvēku tikai reaģē, tu jau esi pieņēmis lēmumu, tu jau esi tur, kur tev jābūt. Varbūt kādā Rietumvirģīnijas nomaļā ielajā, un tu nekusties. Kalnu grēdas virs tevis dara kaut ko tādu, ko neviena inženieru radīta sistēma nav spējusi atkārtot. Tās aiztur vēju. Vējā nestās radioaktīvās daļiņas nepārvietojas vienmērīgi pāri kalnainai ainavai. Tās trāpa nogāzēm, tiek piespiestas augšup, atdziest un izkrīt no gaisa. Līdz brīdim, kad tās sasniedz ieplaku otrā pusē, liela daļa jau ir nosēdusies. Tur nonāk gaiss, ko kalni klusi ir attīrījuši. Tur nav koncentrēta militāro objektu, kas attaisnotu pirmā trieciena mērķēšanu. Nav lielu apdzīvotu centru, kas kļūtu par sākotnējā trieciena mērķiem, un tās pašas vēja plūsmas, kas nes piesārņojumu no austrumu koridora, aizpūš to uz ziemeļa austrumiem prom no jums. Bet pat šeit tas darbojās tikai tik ilgi, kamēr sistēma vēl pastāv kaut kur citur. Tāpēc jautājums pāriet uz to, kas notiek, kad tā pilnībā izzūd. Visā valstī viss apstājas. Nav ūdens, nav pārtikas, nav sakaru. Apalaču reģionā tūkstošiem dabisko avotu izspiež ūdeni virsmē tikai ar gravitācijas spēku. Nav nepieciešami sūkņi, attīrīšanas iekārtas vai elektrība. Ūdens, kas gadu desmitiem filtrējies cauri iežu slāņiem, pirms tas vispār nonāk dienas gaismā. Kamēr pilsētas zaudē piekļuvi tīram ūdenim mazāk nekā 2 dienu laikā, šeit ūdens turpina plūst. Zināšanas, kas nepieciešams izdzīvošanai, šeit ir dziļi iesakņojušās. Apalaču kopienās autonoma dzīve netiek uzskatīta par projektu vai rezerves plānu. Tā vienkārši ir ierastās dzīves turpinājums. Netālu no Monongahela nacionālā meža daudzas ģimenes joprojām izmanto prasmes, kas nekad īsti nav pazudušas. Tās netika no jauna atklātas vai pārvērstas par hobijiem. Tās vienkārši tika nodotas tālāk un saglabātas lietošanā. Piemēram, pārtikas saglabāšana, gaļas sālīšana, dārziņi stikla burkās, kas gadiem ilgi stāv uz plauktiem bez ledusskapja, medījuma kūpināšana uz cietkoksnes ugunskuriem. Tās nav izdzīvošanas prasmes. Tā ir normālas dzīves turpināšana citos apstākļos, kas izslēdz kaut ko tādu, ar ko lielākā daļa cilvēku nerēķinās. Laiks, kas nepieciešams, lai mācītos stresa apstākļos. Pats sāls ir strateģisks resurss, ko lielākā daļa cilvēku pilnībā ignorē. Kanovas ielai atrodas uz lielām sāls atradnēm. J.Q. Dickinson Saltworks jau 200 gadus iegūst to no pazemes salsūdens. Pirms leduskapja izgudrošanas sāls bija tas, kas noteica, vai tev būs olbaltumvielas, vai tās zaudēsi. Šī vienādojuma būtība nav mainījusies, tikai sistēma ap to ir mainījusies. Bet šis nav vienīgais resurss šajā reģionā. Arī ogļu slāņi stiepjas cauri šiem kalniem. Tie ir vieni no blīvākajiem nogulumiem Ziemeļamerikā. Tagad to neizmantos elektrostacijām, bet gan apkurei, ēdiena gatavošanai un izdzīvošanai, kad visi pārējie enerģijas avoti būs pazuduši. Bet Apalaču reģionam ir savas robežas, ko nevar novērst pat paaudzēs uzkrātās zināšanas. Tas pats reljefs, kas filtrē radioaktīvos nokrišņus, arī izolē kopienas vienu no otras. 10 jūdzes taisnā līnijā pārvēršas par 40 jūdzēm pa ceļu, ja vispār pa to var izbraukt. Bez degvielas, bez sakariem, bez koordinācijas, katra komūna kļūst par savu atsevišķu sistēmu, pašpietiekamu. Un ja jūsu patvērumā kaut kā trūkst, sāls, ūdens vai cilvēku ar nepieciešamajām zināšanām, jūs esat iesprostotais kalnu grēdas, bez iespējas sasniegt to, kurā tas ir. Kalni jūs aizsargā, bet arī izolē.
Tie kontrolē pārvietošanos uz iekšu un ārā, neatkarīgi no tā, vai jūs to vēlaties vai nē. Un kalni nevienam nedod priekšroku. Tie dod vienu un to pašu gaisu visiem. Atšķirība – ģimene, kas nekad nav aizgājusi, jau zina, kurš avots ir drošs un kurš nav. Un Apalaču reģions jau dzīvoja otrā pusē. Bet ja atdalīšanās no sistēmas ir priekšrocība, tad pastiprinot šo atdalīšanos vēl vairāk, noteikumi pilnībā mainās. Starp tevi un tuvāko galveno mērķi ir 100 jūdžu tukšuma. Nevis metaforisks attālums, bet reāls attālums. Tagad tu stāvi Franka Čērča neatgriešanās upes savvaļas apvidus malā Idaho centrālajā daļā. Kalnu apvidus ir tik skarbs, ka pat ASV armijai bija grūti to šķērsot. Pat mūsdienās daļas no tā joprojām ir praktiski nepieejamas kājām. Tas ir tik plašs, ka tu vari iet nedēļām ilgi, nešķērsojot nevienu ceļu. Šī izolācija tagad kļūst par aizsargu barjeru. Radioaktīvais nokrišņu līmenis kļūst vājāks, jo tālāk tas atrodas no sprādziena vietas. Daļiņas sadalās, izkliedējas un zaudē blīvumu. Kad tās nonāk dziļi kalnu apvidos, tas, kas tuvāk avotam bija nāvējošs, kļūst tāds, kurā var izdzīvot. Un ar to pietiek. Klintai no kalnu, kaņoni ir stāvi un šauri. Ja tu atrodies aizas apakšā pie Salmonas upes, tu dzīvo zemes ielokā, kas ir nošķirts no debesīm virs tevis. Smagās radioaktīvās daļiņas nosēžas uz virsotnēm un paliek tur. Ielejas gaiss ir tīrs. Reljefs uzņem radioaktīvos nokrišņus tavā vietā. Taču ne visi Klinču kalni izdzīvo vienādi. Kolorādo ir vairāki galvenie mērķi. Norada Šajanas kalna iekšienē Pītersenas kosmosa spēku bāze pie Kolorādo Springs. Šīs koordinātas ir obligātas trieciena plānā. Atšķirības starp izdzīvošanu un pakļautību starojumam tiek mērīta jūdzēs no šiem punktiem. Centrālā Idaho atrodas ārpus šī radiusa. Tas ir 300 jūdžu attālumā no tuvākā stratēģiskā objekta, un tas ir pietiekami tālu, lai būtu nozīme. Šeit pārtika nav atkarīga no infrastruktūras. Dzīvnieki, kas izdzīvojuši bez cilvēku sistēmām tūkstošiem gadu. Ūdens nāk no kalnu strautu sniega kušanas, ko virza gravitācija un kas tiek filtrēts plūstot lejup pa straumi. Jebkāda infrastruktūras sabrukšana šeit gandrīz nebūs jūtama. Šeit vienkārši nav sistēma, kuras varētu izgāzties. Taču attālums ir vairogs, kas darbojas tikai tik ilgi, kamēr to var uzturēt. Franka Čērča tuksnesi sauc par upi bez apgriešanās nevelti. Ja tev pietrūkst pārtikas vai kādam nepieciešama medicīniskā palīdzība, neviens neieradīsies palīgā. Nebūs papildu apgādes, nebūs helikoptera evakuācijas. Šie 100 jūdžu tukšuma, kas tevi sargā, arī neļauj nevienam tevi sasniegt. Un, ja kodolziemas modeļi par temperatūras kritumu ir pareizi, jau tā skarbās Idaho ziemas kļūs vēl bargākas. Sniega sega, kas parasti izkūst līdz jūnijam, varētu saglabāties līdz jūlijam vai augustam. Augšanas sezona saīsinās līdz nelielam laikposmam. Savvaļas dzīvnieku populācijas nav bezgalīgas. Izmisuši izdzīvojušo pārmērīga medīšana izraisīs to skaita samazināšanos. Attālums izglābj tavu dzīvību, un tad izaicina tevi to saglabāt. Katrs līdz šim apmeklētais apvidus ir bijusi cita atbilde uz vienu un to pašu neiespējamo jautājumu. Kur cilvēki joprojām spēja paēst, pārvietoties un turēties kopā, kad pārējās vietas jau ir sabrukušas. Klinču kalni nekad nebija paredzēti kā cietoksnis. Tie vienkārši darbojas kā tāds, bet tie joprojām ir saistīti ar to pašu sauszemes masu un visu, kas uz tās notiek. Radioaktīvais piesārņojums, laikapstākļu izmaiņas, sabrukums, tas viss izplatās. Tāpēc nākamais solis ir diezgan vienkāršs – pamest kontinentu pavisam. Puertoriko atrodas 1000 jūdžu attālumā no kontinentālās Amerikas Savienotajām valstīm. Tas ir pietiekami tālu, lai nekas nebūtu vērsts šajā virzienā. Nav sirēnu, nav trauksmes mācību, tikai ierastās dzīves skaņas. Tā ir tāda vieta, kur attāla krīze patiešām šķiet attāla. Okeāns pats par sevi ir pirmais aizsardzības slānis. Ūdens ne tikai rada attālumu, tas arī pārtrauc radioaktīvo nokrišņu izplatību. Gaiss, kas sasniedz salu, ceļo pāri 1000 jūdžu okeāna, nevis pāri degošām pilsētām vai iznīcinātai infrastruktūrai. Tas ierodas tīrāks. Pastāvīgie pasāti pūš no austrumiem uz rietumiem. Tas ir gaiss, kas nav saskāries ar kontinentu. Dzīve neapstājas, tikai tikko turpinās. Kordiļieras centrālajā grēdā cilvēki joprojām iegūst pārtiku no zemes. Kafija, banāni, maizes augļi, saknes, kas izdzīvo, jo tās ir apraktas. Raža ar katru sezonu kļūst mazāka, bet tā nepazūd. Vienkārši ir mazāk. Katru gadu arvien mazāk. Uz kontinentālās daļas izvēle ir vienkārša. Ēdiens vai nekāds ēdiens. Šeit robeža kļūst nedaudz izplūdusi. Tu ēd, bet nepietiekami. Puertoriko atrodas tuvu ekvatoram, kur saules starojuma fona līmenis ir visaugstākais uz planētas.
Pat apstākļos ar biezu atmosfēras kvēpu slāni joprojām pietiek saules gaismas, kas sasniedz virsmu, lai uzturētu ierobežotu lauksaimniecību. Nepietiek, lai justos droši, bet pietiekami, lai saglabātu dzīvību vēl nedaudz ilgāk. Kontinentālajā daļā kodolziema ir atšķirība starp ēšanu un badu. Puertoriko jau ir piedzīvojusi plaša mēroga elektrotīkla zudumu. Pēc viesuļvētras Marija 2017. gadā liela daļa salas dzīvoja bez elektrības vairākus mēnešus. Infrastruktūra sabruka, taču kopienas nesabruka. Kalnu ciemi tika atjaunoti, negaidot federālo palīdzību. Viņi jau zina, kā salabot lietas, kā dalīties ar resursiem un izdzīvot, kad sistēma sabrūk. Šīs zināšanas joprojām ir šeit. Tas palīdz, bet tas neatrisina to, kas tuvojas. Jo sala nepaliek tukša, tā ir redzama. Tā ir sasniedzama. Ik viens ar karti un lidmašīnas biļeti var saprast to pašu, ko tu. Uz salas jau ir 3,2 miljoni cilvēku. Ja pat neliels procents austrumkrasta iedzīvotāju aizlido uz dienvidiem pirms lidostu slēgšanas, iedzīvotāju skaits dažu dienu laikā var pieaugt par 100 000. Vairāk cilvēku, ko pabarot, tikpat daudz lauksaimniecības zemes, tikpat daudz svaiga ūdens. Puertoriko pašlaik importē apmēram 85% no savas pārtikas. Zeme var ražot vairāk, bet pašlaik tā neražo pietiekami. Potenciāls ir reāls, bet pašreizējā kapacitāte nav. Un atšķirības starp šiem diviem skaitļiem tiek mērīta dzīvībās. Sala darbojas, bet tikai tad, ja tā nav pārslogota. Jo tiklīdz iedzīvotāju skaits pieaug ātrāk nekā ražošana, attālums vairs nav aizsardzība. Tāpēc vienādojums atkal mainās. Ne lielāka, ne tālāk, bet mazāka. 65 jūdzes uz dienvidiem ir mazāks punkts kartē, un būt par punktu ir visa būtība. Visur citur viss ir zudis. Pilsētas pārvērstas drupās, piekrastes izdegušas kartēs. Sistēmas, kas agrāk visu saturēja kopā, ir sabrukušas. Un šī plašākā sabrukuma vidū joprojām ir šī vieta – Saint-Croix. Tā gandrīz nav pamanāma strateģiskajā kartē. Pārāk izolēta, pārāk mazvērtīga, lai attaisnotu triecienu. Sala ir pietiekami maza, lai to ignorētu. Lielākā daļa māju paļaujas uz cisternām, pazemes rezervuāriem, kas savāc un uzglabā lietus ūdeni. Ja ūdens caurulis saplīst vai sūkņi apstājas, tas nav svarīgi. Katrā mājā zem grīdas dēļiem ir savs privāts ūdenskrājums. Viss, kas nepieciešams, ir spaiņas. Salas iedzīvotāji cisternās tur mazās zivtiņas, vai tās apēstu odu kāpurus un uzturētu ūdeni tīru. Rifi ap Saint-Croix salu joprojām ir bagāti ar zivīm, bet tikai tik ilgi, kamēr nekas nepārsniedz to izturības robežu. Ja zveja no izdzīvošanas pārvēršas panikā, ūdeņi ātri paliek bez zivīm un nav kur citur vērsties. Piegādes kuģi neierodas pēc grafika. Tie ierodas, kad var, un dažreiz vispār neierodas. Tas, kas paliek ūdenī, pazūd brīdī, kad pieaug spiediens. Cilvēki šeit jau dzīvo tajā robežā, kur dalīšanās darbojas tikai līdz brīdim, kad tā vairs nedarbojas. Esošais iedzīvotāju skaits ir aptuveni 41 000. Cisternu sistēma, kas lieliski darbojas 41 000 cilvēku, pie 60 000 sāk sabrukt zvejas ūdeņus, kas dabiski atjaunojas, var pārzvejot. Un atšķirībā no vietām uz kontinentālās daļas, šeit nav otrās iespējas. Saint-Croix salā tu nevari aiziet uz nākamo ieleju vai aizbraukt uz nākamo pilsētu. Tu esi uz salas okeāna vidū. Ja zivis beidzas, ja cisternas izžūst, ja iedzīvotāju skaits strauji pieaug, nav vairs kur doties. Tā pati mazā platība, kas neļauj tev nonākt mērķēšanas kartē, ierobežo arī to, cik daudz cilvēku tur var izdzīvot. Tātad, ja mērķu samazināšana rada ierobežojumu, stratēģija atkal jāmaina. Ne mazāki, ne tālāki, ne lielāki, vienkārši aizsargāti. Uz kontinentālās daļas ir vieta, kas neizskatās pēc acīm redzamas izdzīvošanas vietas – Ozarku plato. Tur nav dramatisku virsotņu, nav acīm redzamas ģeogrāfiskas drāmas, tikai viļņaini pakalni visā Misūrī dienvidos un Arkanzasas ziemeļos. Un tieši tāpēc tas darbojas. Tā nekad nebija pietiekami svarīga, lai to mērķētu. Pārāk tālu uz rietumiem, lai absorbētu austrumkrasta radioaktīvo nokrišņu plūsmas. Pārāk tālu uz dienvidiem, lai saņemtu pilnu ziemeļu mērķa triecienu. Atrašanās vietai ir nozīme, pat ja tā izskatās neievērojama, taču pazemē tas ir viss, tikai neparasts. Zem viļņainajiem pakalniem atrodas viena no plašākajām alu sistēmām Ziemeļamerikā. Tūkstošiem alu, kas izcirstas kaļķakmenī miljonu gadu laikā. Meremekas alas Misūri štatā stiepjas jūdžu garumā. Tās sniedz aizsardzību no visa, kas notiek virszemē. Starp tevi un ārpasauli burtiski ir simtiem pēdu kaļķakmens.
Tā ir dabiska patvērtne, ko nevar atdarināt par nekādu naudu un ko nevar sasniegt neviens ierocis. Lauksaimniecība šeit nekad netika pilnībā industrializēta. Tā joprojām ir sadalīta mazās ģimenes saimniecībās. Lielopi ēd dabīgi augošu zāli, dārzus laista pazemes avoti. Ražas atšķiras atkarībā no zemes gabala. Savvaļas dzīvnieki brīvi klīst pa šo zemi. Ja viens pārtikas avots neizdodas, kaut kas cits izaug. Ozarkas nav tik efektīvas kā vidējo rietumu kukurūzas lauki, taču te netrūkst alternatīvu. Un tā ir vienīgā lauksaimniecības stratēģija, kas izdzīvo. Alām nav svarīgi, kas notiek virszemē vai cik tālu izplatījās radioaktīvais piesārņojums. Tām nav svarīgi, kuras pilsētas ir pazudušas. Tās ir stāvējušas miljonu gadu un stāvēs vēl miljonu. Šī pastāvība ir retākā lieta, kas šobrīd pasaulē vēl palikusi. Taču šī izolācija darbojas abos virzienos. Medicīniskā aprūpe šeit nav pieejama plašā mērogā, slimnīcas ir tālu. Tuvākais trauma centrs varētu būt Springfieldā vai Litlrokā, un abās šajās vietās pašām ir savas sabrukuma problēmas. Ja kāds no jūsu grupas dabū infekciju vai salauž kaulu, jūs varat rēķināties ar 19. gadsimta iznākumiem un 19. gadsimta izredzēm. Izdzīvošana šeit mazāk ir atkarīga no tā, kas atrodas pazemē, un vairāk no tā, cik daudzi cilvēki par to zina virssemē. Reģions bija neredzams pirms bumbu krišanas, un tas joprojām ir neredzams arī tagad. Bumbas ir pārstājušas krist, radioaktīvie nokrišņi ir nosēdušies, bet jūs esat izdzīvojuši. Jūs esat dzīvi. Un tagad sākas īstā problēma. Pensilvānijas štata universitātes pētījums, kas publicēts 2025. gadā, analizēja, kā kodolkarš ietekmētu pasaules lauksaimniecību, modelējot kukurūzas ražošanu 10 000 vietu dažādos scenārijos. Sliktākajā gadījumā, kad sodrēji pārpludina stratosfēru un bloķē saules gaismu, raža nevis samazinās, bet sabrūk. Lielākā daļa pasaules kukurūzas ražas izzūd, atstājot tikai nelielu daļu no tā, uz ko balstās esošās sistēmas. Un tad ir vēl viens aspekts, ko cilvēki bieži nepamana. Atmosfēra neatjaunojas viegli. Sprādzienu izraisītās ķīmiskās reakcijas iznīcina ozona slāni. Tas nozīmē, ka vairāk UV starojuma sasniedz zemes virsmu vēl vairākus gadus pēc bombardēšanas beigām. Tas klusām turpina ietekmēt ražu vēl ilgi pēc tam, kad sākotnējā atdzišana jau ir iestājusies. Tā ir industriālās lauksaimniecības beigas kā funkcionējošai sistēmai uz gadiem, varbūt pat vairāk nekā 10 gadi. Un bats ir tikai sākums. Ūdens apgādes sistēmas lielākajā daļā apdzīvoto vietu sabrūk dažu dienu laikā. Samitārijas sabrūk, sako slimības. Slimības, kuras mūsdienu Amerika nav redzējusi jau gadsimtu. Holēra nebrīdina par savu ierašanos. Tā izplatās caur ūdeni, caur kontaktu, caur neredzamo robežu starp tīru ūdens avotu un piesārņotu. Kopienā, kas to nav redzējusi jau gadsimtu, nav ne protokolu, ne instinkta, kā rīkoties, kad pirmais cilvēks saslimst. 1991. gada Persijas līča kara laikā Irākas infrastruktūra tika smagi bojāta, tostarp daļa tās ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas. Tam sekoja sabiedrības veselības sabrukums. Slimību uzliesmojumi izplatījās, un daži novērtējumi liecina, ka ar veselību saistīto nāves gadījumu skaits sasniedzas 100 000. Un tas notika vienā valstī, kad palīdzība vēl joprojām tika sniegta un organizācijas vēl spēja reaģēt. Globālā kodola apmaiņā tas pazūd. Nav starptautiskas palīdzības plūsmas, nav koordinētas reakcijas, nav gaisa transporta no funkcionējošiem reģioniem. Pat tādas institūcijas kā Pasaules veselības organizācija darbosies sadrumstalotā sistēmā. Tajā brīdī izdzīvošana vairs nav atkarīga no piekļuves globālajām sistēmām, bet gan no tā, kas ir pieejams vietējā līmenī. Cilvēka ķermenim dienā ir nepieciešams aptuveni 2000 kalorijas. No kurienes nāk šīs kalorijas, kad visi kravas automobīļi ir apstājušies, visi veikali ir iztukšoti un visi sējumi ir aizgājuši bojā? Patiesais slepkava ir nākamie gadi. Dažās vietās tu vari iegūt nedaudz laika, bet pat tas laiks ir izmērāms ļoti šaurās robežās. Viena slikta raža, viena pārslogota ieplaka, viens pārzvejots rifs. Un laiks beidzas. Tā nav nejaušība. Tajā brīdī tā jau ir dabiskā izlase. Un tas gandrīz precīzi sakrīt ar karti ar vietām, kurās Amerika nolēma neieguldīt. Tie paši lēmumi, kas atturēja no ieguldījumiem, kas neļāva attīstīt infrastruktūru, kas saglabāja nelielu iedzīvotāju skaitu un atdalītas ekonomikas, tieši šie lēmumi ir iemesls, kāpēc vispār kāds izdzīvoja. Nolaidība, kas no malas izskatījās pēc neveiksmes, izrādījās aizsargājoša barjera. Amerikas ekonomiskās pamestības karte un Amerikas izdzīvošanas karte pēc kodolkara nav tikai līdzīgas, tās ir identiskas.
Vietas, kuras neviens nevēlējās, ir vienīgās, kas palikušas. Un cilvēki, kuri jau tur bija, beigās iegūst priekšrocības, pat neapzinoties to šādi. Karta jau gadu desmitiem stāsta vienu un to pašu stāstu. Vienīgais jautājums ir, vai kāds to izlasīs. Jo pēdējais normālais brīdis, kas tev bija pirms trauksmes, pirms klusuma, bija vienīgais laiks, kad tu varēji izvēlēties citādi. Paldies, ka šodien pievienojies man. Ceru, ka tev patika video. Ja vēlies redzēt vēl vairāk šādu video, lūdzu apsver iespēju abonēt un ieslēgt paziņojumus. Tas tiešām ir svarīgi. Vēlreiz paldies un tiekamies nākamreiz raidījumā Mapback.